nozīmē, ka jūs nedrīkstat uzdot kādus jautājumus, jo tā nebūs lekcija izvērsta, tās būs vienkārši atsevišķas pārdomas par to, kas mūsdienās tiek aizmirsts, bet ko vajadzētu noteikti atcerēties, ir īpaši šīm divām institūcijām, kas šeit ir vairumā. Un pēc pārtraukuma ir daži citi runas vīri un runas sievas, un pēc tam varēs jebkuru ideju vai kritizēt, vai atbalstīt, vai izteikt savu kritizējumu, atbalstām ideju par tiem, kas te filmē. Tātad šis pulkvedis filmē Publisko tiesību institūtu uzdevumā. Mēs to filmējam jau 10 gadus visu, bet pagaidām nav ne laika, nec bagātās tantes vai onkuļi, kas samaksātu, lai to kaut kur samontētu un ielikt iekšā. Ja? Bet es ceru, ka kādreiz kāds uzradīsies. Šī meitene filmē... Es varu pieteikt pati tev, ja? Lūdzu. Mani sauc Dita Rieta. Es esmu Baltijas Saules fonda priekšsēdētāja, bet es arī esmu dokumentētā filmētāja. Un es filmēju jau 2 gadus visus sabiedriskos notikumus Latvijā un visus būtiskos procesus. Un jūs varat visu uzreiz atrast dienu vēlāk vai 2 dienas vēlāk viss, kas ir safilmēts, YouTube kanālā, un viņš saucās Free Latvijā. Free Latvijā. Tā kā šis seminārs arī tur parādīsies, ticamākais jau rīt, varat saviem kolēģiem, kas nav atnākuši, viņi visu var noskatīties arī vēlāk, viņi neko nebūs pazaudējuši. Noteikti vēl kāds filmē knāpes sākuma, kas mums vēl. Ja? Tāpēc varat runāt pilnīgi droši, jo būs iespējams, pat ja kāds kaut ko samontēs, noteikti būs iespējams redzēt arī citu versiju. Tā, jums ir daži slaidi, bet jums slaidi ir mazāk nekā man ar vienu pilnīgi konkrētu domu, lai jūs piespiest kaut ko pierakstīt. Ja? Jo, ja jūs neko nepierakstīsiet, jau pēc pāris nedēļām uz to lapiņu skatīsieties, tā apmēram, kas tur varētu būt bijis. Ja jūs vismaz kaut ko pierakstīsiet, tad jūs atcerēsieties, ja negluži to, ko es jums stāstītu, vismaz to, ko jūs tajā brīdī domājāt. Ja? Tāpēc es iesaku uz tām lapiņām tomēr kaut ko rakstīt klāt.